Šodien ir lielā tīrīšanas diena. Un sākšu ar pašu ķēpīgāko vietu – vansistabu. Un ticiet vai nē, man palīgā nāks Bluetooth. Šī tehnoloģija ļauj savienoties ierīcēm, neizmantojot vadus. Tā kā vansistabā ir ļoti daudz mitruma, bet es gribu klausīties mūziku, tad man ir nepieciešams šāda bezvadu tumbiņa, mans vietālrunis, kurā es ieslēdzu Bluetooth, ieslēdzu tumbiņu, viņi savienojas, jā, slēdz iekšā mūziku, un varam sākt darbu. Rozā cimdi. Kāpēc gan ne? Nu, lūk, jā. Bluetooth sistēmā noder ne tikai savienojot tumbiņu ar vietālruni. Bluetooth sistēma arī spēj savienot jebkuras ierīces. Tā, piemēram, datoru ar datoru, planšetdatoru ar planšetdatoru, vietālruni ar vietālruni. Vai jebkādās kombinācijās šīs te visas ierīces. Ir arī tādi bezvadu printeri. Un caur šo Bluetooth sistēmu tu savu planšetdatoru vari savienot ar bezvadu printeri un drukāt ārā papīrīšu. Viena ļoti populāra vieta, kur izmantojam Bluetooth, daži to paši nemaz nezina, ir automašīna, tā saucamā brīvroku sistēma. Tur tikai noliec telefonu, viņš savienojas caur Bluetooth ar mašīnu vai ar mašīnas iebūvēto datoru, un tu brauc pie stūres un sarunājies. Telefonu nemaz neturot rokās. Kas vēl? Vēl Bluetooth tehnoloģija ļauj savienoties datoram ar bezvadu peli, nekādu vadu, ar bezvadu klaviatūru vai bezvadu austiņām vai tumbiņām. Tikai jāatcerās, ka Bluetooth tehnoloģijai ir kāds ierobežojums. Tās darbības rādījus nav bezgalīgs. Ir rakstīts, ka Bluetooth rādījus ir līdz 100 metriem. Nu, protams, viss ir atkarīgs no šķēršļiem. Iespējams, ka no vienas istabas uz otru caur sienu šī sistēma nemaz netiks. Bet mazā rādījusā super! Labi.